Šodien es ar jums gribu dalīties, mani ļoti interesanti uzrunāja kāda detaļa 38. nodaļā Jeremijas grāmatā, kam ir bībeles, droši varat atvērt, sekot līdzi. Es, protams, arī nolasīšu tās raksturvietas, bet arī kontekstam, saprotot, kas tur bija. Tad tas ir laiks, kur ir atkal okupācija tur Jeruzālemē, un viņi ir atkal zem kādas valdošas varas, un Jeremija tur iet un sludina Dievu vārdu un saka, kas viņiem jādara, bet tas neatbilst tai valdošajai varai, viņu domām. Un līdz ar to Jeremija tiek apcietināts un ielikts tādā kā cietumā, un tad tur tādi augstie pārvaldnieki saka tam ķēniņam, kad šis vīrs ir sodāms ar nāvi, jo viņš nokauja drosmi visiem kareiviem. Viņš saka, ka mums tur ir jāpadodās un citādi mēs aiziesim visi bojā. Un tas ķēniņš arī saka viņam, tiem labi, nodod viņu jūsu rīcībā, jo ķēniņš pret jums tā kā tā neko nespēja izdarīt. Un viņš atdod. Un tad to Jeremiju iemet kā akā ūdens tvertnē, kurā ir izžuvis ūdens, bet palikuši dubļi. Viņi tur ielaiž šņorēm iekšā, un viņš tur ir. Un tad man ļoti uzrunāja kādas šīs te detaļas. Un es pirms tam gribu uzdot jums kādus jautājumus. Kas jums asociējās, ar ko vecs novalk kādas drēbes? Kā jūs viņus saucat, ko jūs ar viņiem darat? Lupatas, jā. Tad, un ko jūs darat viņām? Tīri grīdu, met ārā, dažādas versijas. Un kas uz paliek uz lupatām, bieži vien uz novalkātām drēbēm? Kaut kādi neizmazgājami, netīrumi, caurumi, ja, cīņu, sekas. Ja. Esam strādājuši, cīnījušies, saplēsuši ceļgals, ja, nu tad ieliekam viņus lupatās. Citreiz kādu lupatu uzvalkam, kāds netīrs darbs jādara. Ne? Tad uz garažu prom, noliktavā. Ja? Un tāpēc caur šo Jeremijas un etiopieša Ebed-Meleha stāstu vēlos palūkoties to, kā mēs skatāmies uz savu pagātni, uz zaudējumiem, ieguvumiem un uz palīdzību citiem. Un caur šīm lupatām. Jo tas, ko es iepriekš lasot Bībeli, vairākas reizes nebija pamanījis šajā stāstā. Stāstu par lupatām. Un tas bija tas, kas man izgaismojās, un es domāju, kā tas ir? Kāpēc Dievs šādu detaļu ir ielicis tajā visā iekšā? Un šajā tumšajā cisternā, kur nebija ne ūdens, bija tikai dubļi. Un viņš tur bija iemests iekšā Jeremiju, lai viņš tur nomirtu badā. Bet tad Dievs sūtīja kādu glābēju. Viņš sūtīja šo etiopieti Ebed-Melehu, un nepavēlku tur priekšā vārds etiopieti, kas liecina par to, ka viņš bija ārzemnieks. Ja, tur bija etiopietis, kurš kalpoja galmā, ja, pie ķēniņa. Viņš bija kalps, bet līdz ar to viņš apgrozījās ķēniņa tūmā. Un viņš iestājās par Jeremiju pie ķēniņa un dabūja atļauju viņu izvilkt. Bet viss tas stāsts kopumā. Un vai esi kādreiz iegrims dubļos? Nav sanācis tā, es no bērnības atceros tādas atmiņas, ka es skrienu pa dubļiem, man iesnīkst zābaku, un viņi tur paliek, un es zeķēm estais dubļos, un es eju atpakaļ velku tos zābakus ārā, man pat lielam esot tā ir kādreiz gadījies. Un to zābaku ir diezgan grūti dabūt ārā, vai arī, kad tu iestiedz sēņojot, kuram patīk sēņot vai jogot, ir kādi cilvēki. Ja? Un tad jūs droši vien esat kādreiz iestiguši dubļos. Nu, tā līdz potītēm, bet saprotot, kā Jeremija tur tika ielaists, tad es lasot, saprotu, ka viņš tā kā dziļāk, ka viņš iestiga tajā, nu, ka viņš tur nevarēja brīvi staigāt. Bet tā ir man iztēle, tur nav rakstīts tik dziļi. Tur ir rakstīts, ka viņi ielaid dubļos un viņš iestiga. Un bieži vien arī autobraucēji arī zina, droši vien, kā tas ir, kad tu iestiedz dubļos vai sniegā. Nu, bezpalīdzīgi. Vienkārši pamēģini, paspolējies priekš atpakaļ un es tur palicis bezpalīdzīgs stāvoklis, un tad ir bieži vien nāk kādi glābēji, kas mēģina tevi izvilkt, un
Cik daudz reizes es redzējis, kā sabojā tehniku, valkot ārā, ja? Sabojā zeķis, ja? Kad tu mēģini to zābaku izvilkt, bet izvelk tikai kāju, un zeķi paliek slapi, ja? Un bieži vien ir ļoti svarīgi tas glābējs, kā viņš tev vilks, ko viņš darīs tajā brīdī. Jo mašīnām ir norauti buferi, pat mašīnas ir uz pusēm pārautas. Un viens tāds bēdīgs stāsts ir, kur arī es biju izīrējis kaut kad vēl savā lauksaimnieka karjerā kombainu. Man pienāk mehāniķi un prasa, viņš saka, un tev nav baila viņu braukt? Es saku, kāpēc? Viņš saka, kā ar to kombainu nosit cilvēku? Viņš saka, vienu mēģināja viņu izvilkt, un tur spruka tā šņore un viss. Es saku, es neesmu mainticīgs, es droši varu viņu lietot, nesatraucieties par mani. Un tā arī bija, nokūla graudus un viss bija kārtībā. Bet tas ir, ka tu nepareizi pieeji pie lietas. Un bieži vien mēs cilvēcīgi tā darām. Mēs pieskrienam un gribam palīdzēt. Un, diemžēl, tur arī bija bēdīgs šis rezultāts, jā, kur kombainieris gāja bojā, dēļ tā, ka nepareizi tika vilkts. Bet par pašu šo 38. nodaļu es nolasīšu no Jeremijas grāmatas no 38. nodaļas no 6. līdz 13. pantam. Un pēc tam iziesim cauri pa punktiem, ko es sapratu no šī stāsta. Es ceru, ka arī jūs uzrunās kāda šī doma un varēsiet paņemt sev līdzi. Tad tie ņēma Jeremiju un ieslodzīja to ķēniņa dēla Malakijas ūdens tvertnē, kas atradās pils pagalmā. Jeremiju nolaida tanī ar virvēm. Tvertnē nebija ūdens, bet tikai dubļi, un Jeremija iegrima dubļos, kad etiopietis Ebed-Meleks, ķēniņa kalps un galvenieks dzirdēja, ka Jeremiju ieslodzījuši tvertnē, tad viņš atstāja ķēniņa pili un griezās pie ķēniņa, kas tanī brīdī sēdēja Benjamīna vārtos ar šādu ziņojumu. Mans kungs un ķēniņi, tie vīri, kas Jeremiju iemeta bedrē, rīkojušies netaisni un nodarījuši viņam ļaunu. Tur viņam jānomirst badā, jo pilsētā vairs nebija mājas. Tad ķēniņš pavēlēja etiopietim Ebed-Melekam, ķēniņa kalpam, ņem no šejienes 3 vīrus un izvelc pravieti Jeremiju no ūdens tvertnes, pirms viņš mirst. Pirms es turpinu, mēs šeit redzam, kad šis etiopietis Ebed-Meleks iet pie sava ķēniņa, kuram viņš kalpo, un lūdz šo te palīdzību atbrīvot. Lai gan dažus pantus iepriekš pie viņa nāca šie augstie pārvaldnieki un sacīja viņam, kas ir, ja mēs skatāmies 4. pantu, kas seko līdzi, tad 4. pantā tad augstie pārvaldnieki nāca un sacīja ķēniņam, ka Jeremijs jāsoda ar nāvi un jāiemet tur iekšā. Un tas notiek viens pēc otrs šis notikums. Un ķēniņš viņiem pat atbild, es nododu viņu jūsu rīcībā, jo ķēniņš pret jums tā kā tā neko nespēja. Ķēniņš vēl tā nosaka, ka es nespēju pret jums neko, jo jūs man liekat viņu mest bedrē. Un iedomājieties, kādai ir jābūt iekšējai apņemšanās un stājai tam etiopietim iet pie tā ķēniņa, ja, kuram ir jau tāda nostāja pret tiem augstmiņiem. Bet par cik mēs redzam, kad etiopietis bija Dieva vadīts, to es vēlāk nolasīšu no 39. nodaļas, bet viņš iet un viņš lieto Dieva autoritāti, ko Dievs viņam ir iedevis. Viņš iet pie ķēniņa un ar to autoritāti, es nezinu, ko viņš tur darīja kā kalpotājs, bet viņš iet un prasa tam ķēniņam, vai es drīkstu? Vai es drīkstu? Un ķēniņš viņam atbild, jā, ņem no šejienes 3 vīrus un izvelc pravieti Jeremiju no ūdens tvertnes, pirms viņš mirst. Lai gan ķēniņš pats zina, ka viņš par tiem augstmiņiem īsti neko nevar darīt, ja viņš pats to noteica. Bet viņš atļauj. Viņš atļauj. Un tad sākās pats interesantākais, kas man lika ļoti aizdomāties un ko es arī pasvītroju un ko es tā kā domāju, kā tas ir domāts. Un tad ķēniņa kalps Ebed-Meleks ņēma tos 3 vīrus un gāja ķēniņa nama noliktavas apakšējās telpās, sameklēja tur vecu novalkātu drēbju lupatas. Ķēniņš tev atļauj iet glābt to, ko Dievs tev ielicis sirdī. Ko mēs parasti kā cilvēki darītu? Mēs paķert virvi, vai pat neķert virvi, paņemt tos 3 vīrus un skriet uz to aku. Vai nu paši lektu iekšā un nezinu, kā darīt. Ja? Cik bieži mēs redzam, kad cilvēks domā glābt to otru un ielec līdzi. Tāpēc ir svarīga lēnprātība.
svarīga ir lēnprātība. Un šo mēs redzam, tad šis kalps, viņš paņem tos 3 vīrus, un nevis viņš skrien uz aku, bet viņš iet uz pagrabu, vai uz garāžu, kā kuram, kur tās lupatas stāv. Viņš iet pēc lupatām. Un viņš tur sameklē viņus, un tad viņš ielaiž ar virvēm tās lupatas Jeremijam tvertnē. Un tad ķēniņa kalps saka Jeremijam, liec veco drēbu lupats sev padusēs zem virvēm. Un Jeremija tā darīja. Iedomājies Jeremijas stāstu. Jeremijs ierauga, kāds viņam grib palīdzēt, un nevis padot striķi, ar ko vilks ārā, bet nomet lupatas un saka, ieliec padusēs. Un tu domā, kāds sakars? ko man darīt ar tām lupatām padusēs? Jo tu jau nesaproti lietas būtību. Bet tāpēc, cik svarīgi ir, ka tavs glābējs, kurš tev nāk, kas zina, kā tevi izglābt. Nevis, kā es teicu par to kombainu, kur vienkārši neapdomīgi un iet bojā cilvēks. Dēļ neapdomības. Dēļ neapdomības daudz mašīnas pārojas pusēm. Vēl kādas lietas, jo neapdomāja. Bet Dievs izraudzījās šo etiopieti, zināja, ka viņš būs pietiekami gudrs, ka viņš aizies vispirms pēc lupatām, nometīs viņas lejā Jeremijam, lai viņš ieliek padusēs. Un Jeremijam bija gudrība to arī tā darīt. Tad tie viņu izvilka ar virvēm no tvertnes. Tā Jeremija palika Pilssardas cietumā, nevis tai bedrē. Un Pilssardas cietumā tajā laikā bija labi palikt, jo valstī valdīja bats, nebija maizes, bet cietumā tu esi valsts maizē. Un īstenībā tu tiec izglābts arī no bada, kad tu tur tiec atstāts, bet cik daudz dod lupatas. Jo tad, kad vēl kārā tevi no dubļiem, tad tu esi pie viņiem pielips. Un tas nav tevi izvilkt tikai ar tavu svaru, bet tas ir daudz stingrāk. Un tāpēc, cik svarīgi bija paņemt tās lupatas. Un te es sāku domāt, man ļoti uzrunāja šī etiopiešu rīcība, kad viņš nevis skrēja uz aku, bet viņš aizgāja uz pagrabu pēc lupatām. Un tad viņu vilka ar šīm te virvēm, un kad viņš saprata, ka tās virves viņu var sagriezt, var saskrāpēt, var nodarīt vēl vairāk pāri. Un kad tik lēnprātīga un gudra ideja bija šī etiopiešu prātā, sirdī, kad viņš to darīja. Un tad es analizēju tādas 3 vai 4 lietas, kas man tā nāca, un par ko es aicinātu arī jūs katru vienu padomāt. Par tādu pirmo, kas ir vecās lupatas, kā pagātnes brūcis, kas nes virsū. Ja. Es atceros, kādreiz arī tur no studiju gadiem bija kādas drēbes, boksa cimdi, vēl kādas lietas ar asinīm, ko nevar nomazgāt. Un tagad atrodot tās lupatas, kaut kur stāvot, tu viņus ieraugi. Un tu atceries tās lietas, kas bija. Tu zini, ka Jēzus to ir apklājis. Tas, kas bijis, ir pagājis, viss taps jauns. Bet tu atceries to stāstu. Kāpēc tās drēbes ir ar to? Tu citreiz atrodi kādu jaku, kurai ir izplēsts caurums uz rokas, un ieraugot to jaku, tu atceries par to notikumu, kā tu viņu saplēsi. Bet tas ir pagājis, tas ir apklāts. Bet Jēzus mums neizdzēš atmiņu. Tas arī par to sāku domāt, kā tas ir, kad atmiņā mums paliek. Un arī par šo te domu, kad Dievs lika ierakstīt šo mazo detaļiņu, lai mēs to ieraudzītu. Ka pat tas, kas šķiet nevajadzīgs, nolietots atkritums var kļūt par dzīvības instrumentu. Un šīs lupatas nes līdzi visas šīs mūsu pieredzes. Un iespējams, kad ar šīm pieredzēm mēs varam palīdzēt kādiem cilvēkiem. Izvest atkal no tās lietas, no tās vietas viņus ārā, kur viņi ir iestiguši. Jo mums ir tā doma, arī tam etiopietim, acīm redzot, viņš kādreiz kādu ir vilcis ārā no dubļiem. Un viņš saprot, kā to darīt. Un līdz ar to tad Dievs var tevi lietot ar tām pagātnes kādām brūcēm, kļūdām, traipiem, pieredzi, ko paši labprāt gribētu aizmirst, ko Jēzus mums ir piedevis. Viņš ir apklājis mūsu grēkus ar savu upuri, bet atmiņas ir palikušas. Un Jēzus ir apklājis visu, bet atmiņa paliek. Un līdzīgi raksta Pāvils 2. korintiešiem, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas,
varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši no Dieva esam saņēmuši. Tavas brūces, tavs stāsts, tava pieredze, tas, ko tu esi noglabājis tur atmiņās, ko tu vairs nevelc ārā un negribi atcerēties, tas var kļūt par lupatām, par polsteri. Polsteri, kas palīdz kādam citam izdzīvot viņa grūtībās. Un bieži vien tas ir, kad es atceros arī kādās dievkalpojumos, kur aicina priekšā ar kādu vajadzību, kuram ir tāda vajadzība. Un tad tiem, kuriem ir bijusi līdzīga vajadzība, kas ir dziedināti no tā, saka, nākt aizlūdzat pa viņu. Jo tev ir tā pieredze iekšā. Un tas ir tas, ko es mēģinu tev aicināt, kad lieto tās lietas, kam tu esi ticis cauri, kam tu esi ticis pāri, kā šeit 2. korintiešiem ir teikts, ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to ieprieci, ko paši no Dieva esam saņēmuši. Ja mēs pastamies no otras puses, tad Jēzus mūs iepriecina visās mūsu bēdās, lai mēs spētu mierināt tos, kas ir bēdās, ar mierinājumu, ar kādu paši tikām mierināti tajā laikā. Un cik pareizi ir atrast, jeb lūgt Dievam, lai atsūtu īsto palīgu un to cilvēku, kurš sapratīs. Nevis, kurš tagad strauji iemetīs strosi, un tev pāraus uz pusēm un iedargās iespējams vēl vairāk, bet kas sapratīs, kad ir jāpaņem kaut kāda lieta, jānomīkstina un kā to pareizi izdarīt. Un domājot arī, es atceros vienā vīru vakarā, es biju paaicinājis apzināti, mums bija tēma laulība un 2 liecības. Viena, kur izdevās un viena, kur neizdevās. Tur, kur izdevās, tur arī bija ļoti liels piedošanas, lai varētu tas viss turpināties, un otra neizdevās. Lai vienkārši vīri, lai dzird, kad ir 2 dažādas pieredzes, varbūt 2 dažādi šie te ceļi. Un, ja sūtīts būs viens padomdevējs, tad viņš stāstīs to savu pieredzi un vedīs pa to ceļu, pa kuru viņš ir gājis. Atkal otrs vedīs pa to ceļu, pa kuru viņš ir gājis ar savu pieredzi. Un tās 2 pieredzes var būt pilnīgi diametrāli pretējas, bet Dievs tev mierinās jebkurā gadījumā. Vai ties to vienu ceļu vai otru ceļu. Un tāpēc ir svarīgi noteikti arī izraudzīties padomu devēju atbilstoši savai situācijai. Jo bieži vien mēs kaut kur aizķeram garām un netrāpam tajā. Un tāpēc tik svarīgi ir lūgt, lai Dievs garām mums sūta šos palīgus, skaidrotājus. Un lai tie, kuriem tas plīsums ir uz elkoņa, atnāk tie palīgā, nevis kuriem plīsums ir uz ceļgā. Var izskatīties līdzīgi, abas 2 ir locītavs, bet tev vajag tieši to un izrunāt un iet, kas tev var būt tas ceļa rādītājs, jo arī jaunajā derībā ir teikts, ko līdzi, kad aklais akliem ceļu rāda. Tas nekad nedara. Abi 2 iet un abi iekrīt bedrē. Vienam ir jābūt redzīgam, vienam, kurš ir izcīnījis to cīņu, kurš izgājis. Un viņš tās savas vecās drēbes novārtītās, kas bija toreiz, ir noglabājis savā garažā. Tagad mēs liekam tajos sarkanajos skapjos, metam iekšā pilsētā, kur izvietot. Tad vairs nevaram piekļūt tam klāt. Bet es neaicinu jums glabāt drēbes, metam viņas ārā. Bet aizdomāties par to, kur mēs ejam. Vēl viena lieta, otra, par ko es aizdomājos par šīm te pieredzēm, kad tā ir pieredze, kas ļauj nesākt no nulles, bet sākt no pieredzes. Ka mēs, jebkuru darbību, ja mēs tajā esam bijuši iekšā, ka mēs sākam no pieredzes, nevis no nulles. Un bieži vien mēs nobīstamies. Jo mēs tajā lietā esam bijuši, es saku, vairāk nekad es to nedarīšu. Bet tev ir iespējams ļoti labi pieredze tajā. Tu to nomet nost, jo tev nesanāca. Un es bieži vien to redzu, kad cilvēks norobežojās, tas ir dažādas jomas varbūt. Man nesanāca. Es jau 3 reizes esmu mēģinājis un man nav sanācis. Mēģinu 4. Mēģinu 5. Mēģinu 6. Vienreiz jau teicu to piemēru, bet atkal aizmirs Edisons, kurš izdomāja spuldzīti. Viņam 1000 reizes prasīja tur eksperimentēt un domāt. Bet viņš teica, es zinu 900 reizes, kā neizgatavot.
un viena būs kā izgatavot. Un tāpēc nenomest to malā. Tev ir pieredze, tu zini, kā to neizdarīt. Un bieži vien mēs domājam, ka šim te zaudējumam, kad šis zaudējums nozīmē beigas. Un ir pazaudējam darbu, iespēju, attiecības, tad viss šīs, mēs domājam, ka šīs jomas mums ir beigušās. Bet patiesībā mēs varam atsākt no savas pieredzes. Un mēs arī redzam šajā stāstā, kad novalkātās drēbes, ka viņām joprojām var būt vērtība. Un tās kļuva par aizsardzību Jeremijam. Tāpat arī mūsu pagātne, mūsu veiksmes un neveiksmes, tas var kļūt par aizsardzību un stiprinājumu gan mums pašiem jaunā ceļā, gan arī kādam citam. Un kā raksta vēstulē romiešiem 8. nodaļā, 28. pantā, un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc, ka tie pēc viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Jo Dievs izmanto pat zaudēto, pat veco, nolietoto, lai no tā radītu kaut ko jaunu. Tev uzkrājas pieredzi, gan pozitīvi, gan negatīvi, kā darīt un kā arī nedarīt. Un es bieži vien mēdzu jokot par to, ka mēs varam mācīties no visiem cilvēkiem. No katra, kas mums ir, pat no tā riebīgā priekšnieka, kas mums ir priekšā. Mēs no visiem varam mācīties gan kā darīt, no tiem labajiem piemēriem, gan arī kā nedarīt. Un arī kristiešu vidē mēs varam redzēt, ka tu redzi, ka šauj garām mērķi. Nu, tu redzi, pēc augļiem jums to būs pazīt. Tu vienkārši redzi, ka, tev nav drosmes pamācīt, vienkārši saproti, ka es šitā nedarīšu. Es tādu auglu negribu. Es tādu auglu nevēlos. Un Linda iesāka par Ābeli, kad viņi var pazīt pēc āboliem, man var pazīt arī bez tiem āboliem, bez tiem augļiem, bet tu zini, ka tā sezona varbūt, ka nav, lai tie augļi būtu. Bet mums ir svarīgi, ka kaut kad ir tie augļi, kad viņi kaut kad ienākās. Un ir tie gadi, zinu, kad ja nav visiem, tad nav laikam tā kā plašā reģionā tie āboli, ja, bet ja nav vienu gadu, otru, trešo, tad jau bija tas stāsts, ja, kad lūdzu tas dārznieks, viņš drīkst vēl vienu gadu viņu vismaz tur. Ja nav, tāda cērt nost, ja, bet sagaidīt to gadu. Un bieži vien tas paprasa vienu, otru, trešo, ceturto, piekto reizi. Ja. Bet pagaidīt vēl uz priekšu un apmēslot. Pagaidīt uz priekšu un vēl apmēslot šīs lietas. Un tas ir patiešām, kad arī mūsu tajā pieredzē, es viņu saukšu par drēbu skapi, kur stāv šīs lietotās mūsu pašu drēbes, ka tā ir tāda mūsu arī pieredzes krātuve, un kur mēs varam pasmelties tās domas un idejas, un arī šobrīd tā ir sanācis, ka mēs ar sievu, ar Kristīnu veidojam tādu jaunu uzņēmumu, un kad tu saproti, ka ļoti daudzas lietas tu nedari no nulles, bet no pieredzes. Tā es šito zinu, to es zinu. Tur man pazīstami, tur kādas lietas, un ir daudz vieglāk. Ir daudz vieglāk, ka tu sāc no pieredzes. Gan savas, gan otra cilvēka, gan varbūt vēl kādu, bet ka tu sāc no šīs te pieredzes. Un par šo lēnprātību un gudrību. Jā, patiešām šis Ebed-Meleka piemērs, ka viņš neskrien tikai ar virvēm. Viņš nelec pats iekšā. Viņš nesūta tos 3 palīgus iekšā. Bet, ka viņš apstājas, apdomā, dodas uz šo noliktavu, sameklē lupatas un tikai tad dodas glābt. Viņš rūpējas ne tikai par Jeremija izvilkšanu, bet arī par to, lai virvis viņu nesavaino. Tā ir līdzjūtība ar gudrību. Līdzjūtība ar gudrību. Nevis bļaut līdzi, ak tu nabadziņš, bet ka mēs esam līdzjūtīgi ar gudrību. Un ja paši varbūt, ka nespējam, kad mēs varam paaicināt kādu, kas spēj, varbūt mēs zinām kādu, kuram tā ir. Varbūt pašiem, ja nesaprotam, tad sekot šim, kā viņi sauca, Ebed-Meleka piemēram, ja mums nav tāda gudrība, tad paaicināt kādu, kuram ir, jo citādi mēs varam nodarīt pāri. Un šīs patiesās rūpes par cilvēku nozīmē ne tikai viņu izvilkt ārā, bet darīt to tā, lai nesāp vēl vairāk. Kā Pāvils saka Galatiešiem 6.1,
Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz pareizi ceļu ar lēnprātīgu garu. Ar lēnprātīgu garu. Un lūkojies pats uz sevi, ka arī tu nekrīti kārdināšanā. Arī šeit Pāvils rakstot galatiešiem, viņš saka, ka, kad tu centies kādu atgriezt uz pareizi ceļu, tad dari to ar lēnprātīgu garu. Jo paņemt tā virvi ātri, izraut, sagriezt var ātri. Un iespējams, kad viņam pat būs vēl lielāks tās ciešanas no tās tavas palīdzības, tās brūces vēl lielākas nekā, ka tu vispār nebūtu palīdzējis. Ka viņš tur būtu palicis tajā savā bedrē. Un tas ir tas, kad apdomāt lēnprātīgi savas rīcības. Un es atceros arī no tādas savas pieredzes, man dzemdību pieredze. Es esmu pieņēmis vairāk kā 400, tūlīt pār 500 dzemdībām, bet ne cilvēku, dzīvnieku. Cilvēku dzemdībās 6 reizes esmu piedalījies, bet kā asistents, nevis kā brīvskatītājs, vai es nezinu, kā nosaukt. Baigi palīdzēt īsti nevar, bet es biju klāt, bet dzemdību pieredze un tāda atzišana. Un arī pārsvarā tā mana dzemdību pieredze bija, kad ir kādi sarežģījumi, bet bieži vien vairākas reizes nedēļā bija uz fermu jādodās, un ja nenāk dabīgi ārā, tad jāpalīdz piedzimt. Un arī kādā, tas bija kāds pāris gadus atpakaļ, es jau tādu dzemdību palīdzību nebija kāds pāris gadus sniedzis, bet fermā darbinieki saka, hei, Jāni, vai atnākt var palīgā, mēs nesaprotam, kas tur notiek, un es domāju, labi, kas tad tur? Ātri saka, un darba drēbes ir ielec iekšā, un tagad kas, un velku, un es salauzu teļam kāju, velkot ārā. Un to teļu neizvilku, un es nebiju pareizi diagnosticējis, kā viņš tur ir iegūlies, jo tur jāsagriež ir tas viss. Un tā rezultātā izsauc man jaunāko brāli, kas ir veterinārā ārsts, kad jātais ķēzars, un tur neko nevar izdarīt. Bet kamēr viņš atbrauc, tikmēr ir pagājis laiks, un viņš tagad atbrauc, viņš tur ieliek, viņš saka, kā, tev viss kārtībā, re? Viņš tā, kā tas ir? Man vajadzēja pagaidīt. Nebija jāskrien uzreiz. Tu zini, kā tādā senā profesionālismā, es taču zinu, kas jādara, uzreiz ātri, ja tur čaks ķēdes virsū velkam, beigās bija sajautas priekš reizmugurī. Un izrādās, kad nāca ar priekšu un bija aizgriezusies galva. Un es palūkām, likās, ka tas ir dimens, bet tas bija kakls. Un, protams, ka es to nabaga teļu velku, viņam galva aizgriezusies, dzīves palika. Un tas teļam, tā salauztā kāja, un tad mums ir tā, ka tie teļi kopēji, ļoti tādi līdzjūtīgi cilvēki, un viņi katru grib izglābt un palīdzēt un visu. Un es parasti esmu tas cietsirdīgais, kurš saka, nē, jālikvidē. Bet, tad jau es vairs nebiju saimnieks, un bez manas ziņas bija saglabāts tas dzīvnieks. Un paiet kāds laiks, un tad ir, tie akvalangisti. Ja? Parasti saka, ka velns ir tāds akvalangists, kas velk ārā tev tās vecās lupatas un rāda, atceries, kā tev šitais. Un tad arī bija kāds gads pagājis, un mēs tur tirgojam teles, un man fermas vadītājs saka, viņš saka, šito telīti nevar pārdot. Es saku, kāpēc? Tāpēc, ka viņai šķība kāja, vai tu neatceries, kā tu viņu salauzi? Es saku, tev viņa palika dzīve, ja? Un tevi pēc tam tā kā vēl pasmiesies, ja? Un norādīs uz to. Viņa man tā kā vēl joprojām ir ar to šķībo kāju. Bet pārdot tādu nevarēja, nebija labs produkts. Bet tas ir, kad tu pārsteidzies. Kad tu pārsteidzies tajā visā un būtu pagaidījis, būtu ilgāk tur papalpējis, paklausījies, paskatījies, droši vien būtu nonācis pie tām, bet gribējās tā ātri izdarīt un parādīt, kad arī vēl spēj, jo es taču varu palīdzēt. Protams, to es cik gadus darījis, un tagad tik 2 gadus neesmu, ja, bet ja tu nepraktizē to ikdienā, tad varbūt paaicini kādu, kurš saprot to lietu. Jo mēs uzreiz gribam glābt un palīdzēt brāļus, māsas, bet ja tev nav tā izpratne, tad labāk sauc kādu, kuram ir. Un atbrauc mans jaunākais brālis, kas veterinārā ārsts un izdarīja to visu 5 minūtēs. Un iespējams būtu uzreiz viņu sauc, nebūtu salauzis to kāju. Un tas ir tas, un tas mums ir jāatcerās, kad velns staigā apkārt kā rūcošs lauva un meklē, ko varētu aprīt. Viņam neesam mēs pieejami, ka mēs esam stipri kā draudzi, viņš meklē, ko varētu aprīt.
Viņš skatās, kur kāds ir nošķīries, kur kāds ir palicis viens. Ja, viņš pa vienam meklē. Un tad viņš mēģina vēl tev iestāstīt, kur tad palika profesionālis. Ja. Vairs nespēja neko. Ja. Mēģina tev iestāstīt kaut kādas domas, to kaut mazvērtību iedzīt iekšā caur to visu. Pēc gada vēl pasaka, redz, kā tu salauzi, ja, ko viņi tagad ir. Tu jau vairs nekam nedari. Bet tas viss ir jānoraida projām. Un tāpēc nešausti sev par pagātnes kādām kļūdām, kaut kādām lietām. Kas bijis, ir pagājis. Viss ir tapis jauns. Nevajag sev šaustīt. Tas bija, sanāca tā. Un tāpēc tas ir tāds, un patiešām tie, kam ir daudz piedots, tie arī daudz var mīlēt. Un es domāju, ka mums katram vienam ir daudz piedots. Mums katru dienu daudz piedod. Un to dara Jēzus Kristus, un tā ir mūsu privilēģija, kas Jeremijam nebija pieejams tajā brīdī. Ja? Un visiem vecās derības stāstiem un varoņiem tur ir bišķiņ šīs atšķirības par šīm lietām. Un bieži vien, kas iezogās, atceros pāris dienas atpakaļ arī par to. Es ļoti labi zinu, ka arī man ir daudz piedots. Arī mēs ar sievu esam gājuši daudz visādākiem trakumiem cauri. Un gan pirms ticības dzīvē, gan pēc tam pēc atgriešanās, ja, kad sapratām tās lietas un kad daudz bija jādziedē un jāriktē. Un tad arī ik pa brīdim vēl joprojām ar tām vecajām lupatām, kurām būtu jāstāv skapī, tev atnāk velns un kaut ko tur tirina un mēģina tev parādīt. Mums ir jāatcerās, ka mēs tās vecās lupatas varam lietot tikai labiem darbiem, nevis atmiņu uzplaiksnījumiem, ja, un gausties par to, kā bija reiz un tas, kā man tas bija, ja, bet ka mēs viņus varam paņemt par mācību. Visticamāk, kā nedarīt tur, kur tie traipi virsū ir, ja, kad varbūt to meleņu sulu nelēj sev virsū, ja, to pleķi nevarēs izmazgāt. Bet, kad tev viņš piezogās, tad tu vienkārši sūti projām, šup prom. Un tad mums bija tāda saruna. Kristīna saka, jā, nu. Un tad viņš saka, bet man uzreiz jau pēc sekundes tā doma nomainījās, bet kas būtu viņam, ja tā notiktu? Kā viņš tad ciestu? Ja, un kad no kādas puses mēs skatāmies uz to jautājumu. Un ja mūs tās vecās drēbes grib pienest nevis, lai tas būtu par polsteri kādam, ja, tad tu zini, ka ātri raidi viņus atpakaļ uz garāžu, uz pagrabu vai uz mantu noliktavu, kā tas bija šajā te stāstā. Un arī par tām rētām un rētām, kas paliek, un mēs droši vien, ka gribētu tā, kad mēs atgriežamies, mēs piedzīvojam Dievu, mēs piedzīvojam Jēzus Kristus svēto garu savā dzīvē, un ka viss iepriekšējais tā kā aizmirstās, bet tāds nav domāts. Tāds nav domāts. Viņš paliek mūsu atmiņā, bet tāpēc ir jābūt pareizam prāta stāvoklim, kā pieiet pie šīm te atmiņām. Un arī, ja mēs skatāmies uz Jēzu, tad viņš parādījās otrais saviem mācekļiem, un tas bija 8. diena, un tur vēl bija tāds stāsts, ka durvis bija aizslēgtas, bet viņš ienāca iekšā. Ja, un bieži vien arī mūsu durvis ir aizslēgtas, un mēs nelaižam Jēzu iekšā. Ja, bet tas ir vēl viens cits prediķis no Jāņa 20. nodaļas, no 26. 27. panta, ja, par Tomu, kurš patiesībā ir ticīgs. Viņš kādreiz bija neticīgs. Ja mēs parasti jokojam neticīgais Toms, tad izlasot šo, viņš palika ticīgs. Un tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un saka, miers ar jums. Pēc tam viņš Tomam saka, stiep šurp savu pirkstu un aplūko manas rokas. Dod šurp savu roku un liec to manos sānos un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms to izdarīja. Viņš kļuva ticīgs. Tāpēc Jēzum arī šīs brūces palika. Viņam palika cauruma rokās, ja mēs pēc tā varam pateikt. Viņš saka, sniedz šurp, tu redzēsi. Bet tā atšķirība ir tā, ka tās rētas nav izdzēstas, bet tās ir dziedinātas. Un tas ir tas svarīgākā lieta. Ja tu esi uzplēsis to džemperi, un tas notikums ir bijis riebīgs. Ja uz tās maikas ir asinis, un tas notikums bija riebīgs,
tad ļauj Dievam sevi dziedināt. Ļauj Dievam sevi dziedināt. Tās atmiņas, lai viņas ir dziedinātas, viņas tur būs, viņas paliks tās rētas, bet lai viņas ir dziedinātas. Un arī šeit, Jēzus brūcējiem tur nekas ārā netecēja, viņas bija dziedinātas. Un tas kļuva par pierādījumu, par ticības stiprinājumu citiem, īpaši Tomam un arī mums pašiem. Tieši tāpat arī mūsu rētas, mūsu vecās lupatas, ja nododam tās Dieva rokās, var kļūt par liecību un dziedinājumu citiem. Tātad, ja tev šķiet, ka tavā dzīvē ir tikai vecas lupatas, atceries, Dievs var tās padarīt par instrumentu, kas glāb dzīvību. Ja tu sevi šaust, ka tas tik daudz cietis, un man viss tas ir, un tas zina, ka tev ir ļoti liela bagāža, ar ko tu vari palīdzēt apkārtējiem. Tev ir šī dzīves pieredze, kā nedarīt, kā neieiet varbūt tajā, kā iziet no šīm situācijām. Un kādam, kurš šodien ir tieši tajā pašā bedrē, tieši tava pieredze, tava liecība, tavas vecās lupatas var būt vienīgais, kas viņu pasargās un izvilks gaismā. Tāpēc ir tik svarīgi liecināt. Liecināt arī par vecām lietām, ko tu esi piedzīvojis, kas tev ir bijis tavā dzīvē, no kā tu esi izvests ārā. Jo tad tavs brālis vai māsa var sadzirdēt to un teikt, hei, es esmu tieši turpat, ko man darīt. Jo iespējams, kad tu izgāji tajā situācijā visai cauri, ka tu daudz labāk zini, kā vajadzēja rīkoties un kā nevajadzēja rīkoties. Un tev ir tā gudrība. Un tajā brīdī, kad es esmu iekritis tajā bedrē un esmu tajos dubļos iegrimis, tad tu vari rīkoties līdzīgi kā šis etiopietis. Nevis nākt un uzreiz cirst, bet aiziet un paņemt to īsto, kas tev ir nepieciešams, un atnākt un tev ar patiesu maigumu un gudrību ar mīlestību izglābt. Tā ir tā svarīgākā lieta. Un no tā būs ļoti atkarīgs arī šis te rezultāts. Un varbūt arī tu šodien, līdzīgi kā Jeremija, jūties iemests, vai iekritis akā un iestidzis dubļos un neredz iespēju, kā tikt ārā. Tad, ja tev ir šāda situācija un lietas, tad es tevi aicinu, kad mēs varam kopā lūgt, mēs varam kopā pielūgt un visi draudz var par tevi lūgt. Un ka mēs varam iznākt arī priekšā un nest to. Un tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs arī kā draudze esam vienoti. Tik svarīgi ir šī sadraudzība. Un visas tās lietas, ka tu vari pateikt. Un ka tu satvinies. Protams, ka tagad uzreiz nenāk šeit pie mikrofona un nestāstīs visur, kas tev kur neiet. Ja? Un tu kā es šito zinu, ja tu to rociņas parādās. Bet lēnām mēs satuvinamies, mēs runājam, mēs iepazīstam viens otru. Pēc lūkšana vajadzībām, ko liekam iekšā, ja? Arī čatiņā. Ir kā liekas maza lieta. Bet tajā pašā laikā kāds izlasa un saprot, hei, es pirms 5 gadiem biju turpat. Es tev izstāstīšu, kā ir. Ja? Kā es šito sarisināju. Un kā man Dievs atbildēja, kā mani izveda un ko es darīju. Bet bieži vien ir arī šīs te vienkārši kaut kādas mazās tehniskās lietiņas. Un jā, tas, ko es jums jau solīju, kā es zinu, ka etiopietis bija Dieva sūtīts. Tas ir 39. nodaļā, bet es paralēli palūkšu arī, kur mums slavētāji varētu nākt, vadīt mūsu tādā pielūgsmē un patiešām, ka mēs varētu iznākt ārā un kopīgi pielūgt Dievu. Pielūgt Dievu un arī par tām bedrēm, arī par tām akām, kur mēs varbūt esam iekrituši. Varbūt neesam iekrituši akā, tikai viena kāja kaut kur iestigusi kādā dublī. Ja, bet tad ir forši, ka pienāk kāds cits blakus un paņem to zābaku savās rokās un palīdz tev izvilkt, lai tu savu balto zeķi nesasmērētu. Jo tu pats vilks, tev visticamāk tu izvilks kājā ārā un tas zābaks tur paliks. Bet cik labi ir, ka tev izvelk vienā gabalā, ja, nevis sarautu pa vairākiem gabaliem. Tāpēc ir arī tas garīgā lieta, ja, ka mēs varam iestāties lūkšanā viens par otru, pat varbūt nezinot to risinājumu. Varbūt Dievs tev dod skaidru atbildi tev pašam. Bet cik labi ir, ka ir šie ceļa rādītāji, ja, kas mums parāda. Jā, un nekur arī nav teikts, ka Ebed-Meleks ar Jeremiju bija kā draugi vai kā savādāk tur vienoti pirms tam. Nekur pat tas nav rakstīts. Tur bija rakstīts, ka vienkārši viņš ir cilvēks no galma,
bet ar piekļuvu ķēniņam. Jo viņš tiešais kalpotājs, nezinu, vai ēdienu devējs vai dzērienu devējs, tik smalki nav rakstīts. Bet tas, ka Ebed-Meleks bija Dievs sūtīts, liecina nākamās 39. nodaļas beigu pants, kurā Dievs caur Jeremiju uzrunā Etiopieti. Un Dievs viņam saka, tiešām es ļaušu tev izbēgt un tu nekritīsi no zobena, bet iemantos dzīvību, jo tu paļāvies uz mani, tā saka tas kungs. Un to Dievs saka Jeremijam, lai pasaka tam Etiopietim, ka viņš paļāvās uz viņu. Bet es domāju, arī tam Etiopietim tajā brīdī, ko es jau minēju, ka tā bija viņam tāda ļoti liela uzdrīkstēšanās. Iet pie savu ķēniņu un runāt pret savu ķēniņu, pret ķēniņu pavēli. Kur ķēniņš jau pats bija teicis, es atdodu Jeremiju jums, bet es tāpat pret jums neko nevaru izdarīt, ņemat ar. Etiopietis to zināja, bet viņš vienalga gāja pie ķēniņa. Viņš teica, viņš saka, zini, viņš nav vainīgs. Viņš nav vainīgs pie tā. Jo tie vīri, kas Jeremiju iemeta bedrē, rīkojušies netaisni un nodarījuši viņam ļaunu. Tev arī nav jāmirst badā. Tev nav jāmirst badā. Ja arī kāds pret tevi ir rīkojies netaisni vai nodarījis ļaunu, tu zini, ka Jēzus Kristus ir tas, kurš ir kungs un ķēniņš. Viņš tev var sūtīt šo palīgu Etiopieti. Tikai kas ir tā joma? Manā Bībelē ir teikts, ka visu, ko jūs lūksiet, visu. Bet jums nav, jo jūs nelūdzat. Ja sirsniņa kaut kas nav. Prot, kaut kas ir jāpiedod, kaut kas jāatlaiž. Kāds caurēs džempers jānovalk. Bet visu, ko jūs lūksiet. Bet ar piebildi. Kas ir ar sirsniņu? Kā mīļie vēl pielūksim, slavēsim kopā. Un patiešām, ja tu redzi, ka tu esi šeit tvertnē, bet tev kāja ir iegrimus dubļos. Un tev nav padomu. Arī Jeremijs droši vien lūkojās uz augšu. Redzēja to gaismu, kas spīd tajā lūkā, pa kuru viņi nolaida. Tu stāv tur bez padomu. Nezinu, ko darīt. Mēs varam lūgt kungam un ķēniņam, Jēzum Kristum. Lai viņš palīdz. Viņš sūta šo Etiopieti. Varbūt tas ir svešinieks tā. Kurš atnāks un nevis tev, kā tu esi iedomājies. Bet viņš pirms tev nometīs lupatas un teiks lietas savās padusēs. Tu nesapratīsi, kāpēc man tās lupatas jāliek padusēs. Bet klausi. Paklausi, jo viņš zina, ko viņš dara. Jeremijs paklausīja. Un viņi izvilka. Nesavainot. Kā mīļie droši. Celsimies, pielūksim. Un arī galatiešiem skaidri teikts, nesiet cits cita nastas, tā jūs piepildīsiet Kristus likumu. Mēs tā kā esam likuma paklausīgi pilsoņi. Ja mēs gribam piepildīt Kristus likumu,
tad nesiet citu nastas. Un nekaunies. Nekaunies. Palīdz citiem ar savu lupatu kaudzi. Jo bieži vien mēs zinām, bet nedaram. Tā kā mīļie droši. Nākat priekšā un pa visiem vilksim to zābaku ārā no dubļiem. Kā lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Jēzus vārdā. Esiet bagātīgi svētīti. Jēzus Kristus.